Esmu Uno Anže. Atrodamies Gulbenes novada Lejasciema pagasta Kraujiņās. Nodarbojos ar mežsaimniecību, tāpēc, ka, acīm redzot, tas patīk. Kaut kādā brīdī esmu sapratis, ka tas patīk man, mežs mani pieņem, es pieņemu mežu, un mums tā kaut kā tā sinerģija, viss kārtībā. Un man patīk mosties, man patīk iet gulēt reizē ar mežu, un man patīk tas, kad es esmu klāt, un es redzu, kā tas viss mainās. Vai tas mežs redz, kā es mainos, jautājums viņam, bet es redzu, te viss notiek, te viss dzīvo. Jo, piemēram, es savu sievu, kad satiku, viņa bija ļoti minimāla apģērbā. Viņa bija Viļņā vienā upē, peldkostīmā, un es viņu izvēlējos. Man ir jautājums, vai es viņu izvēlējos tāpēc, ka viņa bija sakopta, vai viņa bija tāda, kāda viņa bija. Un ko mēs kurš uzskatīsim par sakoptu? Es redzu tā, kā man ir labi. Jums varbūt kaut kas nepatīk, varbūt jums liekas, ka pat daudz kaut kas ir izdarīts, jo tā ir dabas vide šeit, un daba jau to kārto. Mums varbūt liekas, ka mēs te kaut ko varam mainīt vai kaut ko izveidot. Es domāju, un es esmu cilvēks, kam man nav svarīgi no ārpuses, kā tas izskatās. Ja es redzu, ka tie koki aug un viņiem patīk, tad ir droši vien, ka sakopts. Es neesmu domājis, vai tas ir pasaulē nozīmīgi. Es to ļoti labi zinu, ka tas ir nozīmīgi, bet man to vajag. Es te jūtos labi. Un jā, es redzu, kā mana dzīve aiziet, kā tas viss rosās, viss virzās uz priekšu un domāt par citiem. Droši vien jau es arī, ka domāju par citiem. Es droši vien, ka melošu, ja es tur nedomāju, kā jutīsies mani bērni vai vēl kaut kas. Tajā vidē arī bērni jūtās labi, jo viņi neraujās īpaši uz pilsētu. Viņi ir te, un arī tie bērni, kas ir kaut kur jau tālāk no manis, tie arī brauc brīvajā laikā pie manis. Tātad te ir labi. Tā ir katra paša brīva izvēle. Man nepatīk publicitāte. Jūs redzat, ka tas nav vienā dienā šeit radīts, un kad es būtu gājis uz mērķi, ka tad, kad man būs daudz maz, tad es piedalīšos konkursā. Tas gluži vienkārši tā sanāca. Es domāju, ka te ir viss ir tā, kā ir. Ja jums patīk, vērtējiet to, novērtējiet vai vēl kaut kā, bet tas būs jūsu subjektīvais vērtējums. Tas jau nebūs sacīts, ka tas ir tā, kā tam būtu jābūt. To pateiks kāds cits droši vien. Bet šajā brīdī, šajā laikā jūs būsiet novērtējuši, vai to pa labu esam, vai ne tā, bet tas būs šī brīža jūsu subjektīvais vērtējums.